Lieliskos laika apstākļos Mārupē norisinājās pašmāju lielākās BMX sacensību seriāla SMS Credit LV BMX čempionāta otrais posms. Pateicoties BMX kluba Mārupa ieguldītajam darbam, bija vērojama ne tikai spraiga un aizraujoša cīņa trasē, bet arī dažādas sporta un kultūras aktivitātes ārpus tās. Otrajā posmā 18 dažādās vecuma un meistarības grupās startēja 330 dalībnieki, kas ir jauns čempionāta dalībnieku rekords. Kā atzina Mārupas BMX kluba vadītājs Guntis Ruskis, tad kluba mērķis, rīkojot BMX svētkus, ir pietuvoties dalībnieku rekordam, kas bija BMX riteņbraukšanas pirmsākumos. Es domāju, ka tas ir tikai sākums. Tad, kad 8 gadus atpakaļ es iepazinu BMX, tad bija 150 licencēti braucēji. Un, mums bija ideja par trases būvniecību, par to. Es biju dzirdējis, ka Ziedu laikos ir bijuši 500 braucēji. Un šis mūsu sestās rīkotās sacensības katru gadu mēs mēģinām kaut ko papildus pievienot, lai gan skatītājiem, gan braucējiem, lai viesiem, gan vecākiem šeit ir interesanti. Es ceru, ka mums tas ir izdevies un tikai uz priekšu. Augam tālāk. Runājot par šo dienu un vispār gatavošanos šim posmam, kas varbūt bija tas galvenais izaicinājums, kas tev kā organizatoram bija šogad, ar ko bija nācās cīnīties? Cīnīties? Nē, mums ir tāda komanda, reāli, un katrs vecāks, mēs rīkojam sacensības, mums arī pagājušajā gadā bija tā, ka atnāk iepriekšējā dienā atbrauc holandieši, un viņiem saka, šeit būs sacensības, saka, kur? Te nekā nav. Un atnāk vecāki, un katrs jau zina to vietu, ko viņš darīs. Mēs uzbūvējam telti, mēs uzbūvējam tribīnes, mēs uztaisam skatu, katrs saliekam mietiņus. Tā kā ar šo komandu, ar ko mēs kopā esam, ar to entuziasmu, to vecāku, tas ir nereāli. Var darīt vienkārši gals kalnus. Mārupas BMX klubs arī attīstās katru gadu, braucēji kļūst arvien vairāk. Kā kopumā vērtē kluba attīstību? Mūsu mērķis ir 100–120 braucēji. Šobrīd, pagājušo gadu mēs pabeidzām ar 90 braucējiem, šobrīd mēs esam 80, tā kā mums vēl ir kur augt. Mēs esam papētījuši, kā noteikti ārpus Eiropā, Holandē, kur ir tā viena trase, var tos 100–150 braucējus apmēram apēst. Tāpēc mēs arī augam tālāk, mēs esam izveidojuši Pumtraku, šobrīd mēs arī uztaisījuši esam pirmo trailu, jo mēs vēlamies arī šeit uztaisīt trailu parku attīstīt, lai šeit ir tā vieta, kur ikdienā var nākt ar ģimenēm kopā, ar vecāku kopā ar bērniem darboties, sportot. Un, jā, tā ir laba vieta brīvā dabā un vasara jau tikai sākās. Tikmēr trasē norisinājās aizraujošas un spraigas cīņas no priekšbraucieniem līdz pat lielajam finālam. Elites un junioru vīru grupā startējot arī vadošajiem Lietuvas braucējiem Gabrielam Pabjanskam un sportistiem no Krievijas, uzvaru visos braucienos svinēja Ventspils Spars kluba pārstāvis Klaus Lisovskis, kurš elites un junioru grupā atgriezās pēc ilgāka pārtraukuma. Eiropas čempions amatieru grupā lielajā finālā 2. un 3. vietā atstāja Rīgas favorīts kluba braucēji Ansi Uškauru un Krievijas sportistu Vladislavu Ņejaškinu. Jutos labi, nāca ar katru braucienu mazliet izdevās tā kā pielikt, iegriezt tās kājas, un jo mazliet nav pieredze braukt no šī lēzenā starta, jo pārsvarā trenējos uz stāvāku. Ejot braucieniem, guvu mazliet vairāk pārliecības un sajūtu, ka var to izdarīt, un paldies Dievam, tas ir izdevās. Uzvarēja arī visas priekšbrauciens finālā. Kā kopumā vērtē konkurenci šodien? Protams, šī pašā laikā arī pasaules kausa Beļģijā, Latvijas, teiksim, tā paši galvenie elites braucēji. Šobrīd tur sacenšās, bet arī bija šodien mūsu starpā Helvijs Bābris, kurš pāris nedēļas apakaļ izcīnīja 3. vietu Eiropas līgas sacensībās, kur arī piedalījās, teiksim, tā liela daļa no stiprākajiem braucējiem. Tā kā nevar teikt, ka nebija stipra konkurence. Pavisam nesen uzvarēja Eiropas kausa izcīņās posmos. Kāda ir tava mērķis starptautiskajā arēnā? Jātēmē ir augstāk. Pagājušajā gadā atgriežoties izdevās izcīnīt uzvaru Eiropas čempionātā, un šogad noteikti galvenie mērķi ir aizstāvēt savu Eiropas čempionu titulu, kā arī dzīties pēc vēl, teiksim, tā varbūt augstākiem mazliet mērķiem, un vienmēr jācenšas sevi kaut kā motivēt un jāiet uz priekšu. Vai Latvijas čempionātā mēs tev redzēsim elites grupā? Tieši tā kā šodien es vairāk nevaru mainīt grupu, bet noteikti tas ir ļoti laba pieredze treniņi, gatavojoties galvenajiem mačiem šīs sezonas laikā. Un
tomēr konkurence ir daudz sīvāka. Tomēr arī 17+ grupā ir pāris ļoti spēcīgas braucēji, bet, manuprāt, elitē Latvijā var piedalīties un tīri pieredzes priekš treniņa nolūkos tas ir labākais variants, manuprāt. Arī šajā reizē kupli pārstāvēts bija bērnu un jauniešu grupas. B15, 16 puišu konkurencē otro posmu pēc kārtas nepārspēts palika Tālaus kluba braucējs Edvards Glāzers, bet labāko trīniekā ierindojās arī Ozolēna Saldus kluba augstas klases sagatavošanas centra pārstāvis Nīks Rožkalns, kā arī viņa kluba biedrs Ronalds Rītiņš. Spraigākā cīņā nekā pirmajā posmā uzvara M17+ grupā nāca rīdzniekam Viesturam Morozam, kurš tikai trases otrajā daļā apsteidz Māža Stromberga aģentūras Valmieras puikas braucēju Kristapu Konrādu. Jāizceļ, ka B7 un B9 grupās katrā startēja 36 jaunie censoņi. Īpaši jāizceļ arī B11 grupa, kur izaicinājumu puišiem meta Rīgas favorīta kluba braucēja Paula Kibara. Jaunā un talantīgā sportista 33 dalībnieku lielajā konkurencē ne tikai iekļuva lielajā finālā, bet arī tajā izcīnīja augsto 3. vietu. Nav viegli, ir jācīnās. Esmu apmierināta, bet varēja arī labāk, jo tomēr, ja būtu uzlaps 3. taisnē pēdējo, tad būtu paliks kā 2. Vai arī citos posmos startēs ar puišiem kopā, vai tomēr būs pie meitenēm? Es šogad braukšu laikam visus posmus braukšu ar puišiem. Startēja arī Eiropā. Kā jūs apmierināti ar Eiropā sasniegto līdz šim? Labi, jo es braucu arī ar gadu vecākām. Es nobraucu kā pirmajā dienā, es nobraucu kā 3. un 2. dienā kā 2. Un ko tu gribi šogad sasniegt? Es gribētu nobraukt Eiropā kā 1. un pasaulē tikt uz pedestāla. Šim sportam, it īpaši bērniem, ir nepieciešams sacensības padarīt par daļai svētkiem. Un jau teiksim tā, visus gadus, cik te ir bijušas sacensības tieši Mārupē, viņi vienmēr to izdara un cenšas, un tas ir ļoti svarīgi. Lielākiem jau kas ir pēc ap 14, 15 gadu, viņi vairāk vai mazāk tur skrien pēc tā rezultātu, un tas viņiem nav svarīgi. Bet mazākajai paudzei tas ir ļoti svarīgi. Tas viņus varbūt šeit notur, tas viņiem ir interesanti. Nevis tikai tīri spiest uz rezultātu, bet viņi arī izpriecājās un atpūšās. SMS Credit LV BMX čempionāts turpināsies 27. maijā, kad Jelgavā norisināsies 3. posms.